Pie Valmieras pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja ar vēstuli un ceturtdien pēc domas sēdes tika informēti deputāti un viņa bija akcepti tam, kad Latvijas Saeimas Olimpiskā padomjas sacensības Dēļiķu starpā notiks Valmierā. Un mūsu 27. numurs Libērts Edgars Emīls, Rīgas favorīts. Nu, pilnīgi tā kā elektrons. Atgrūdās no starta barjeras un ir krietni trasē pārējā. Tātad tas ir Edgars un Libērts. Vai šeit gadījās nokrist, bet ir augšā. Otrajā pusē ir Ronalds Kārkliņš un trešais ir tā. Nu saka, ka Dievs arī bērnus sarga. Pārbaudījums viss kārtībā. Varbūt piepalīdzat šitam tikt augšā tajā kalnā. Sezonas sākums sāk. Maziņie paši, mazākie otro priekšbraucienu sēriju. Nu, apbrīnojums ir 6-gadīgais. Tas ir no Rīgas favorīta. Libērts Edgars Emīls. Cik konsekventi bija viņš startā un turpmāk distancē. Otrais Ronalds Kalniņš. Silva Ziteri. Un jāsaka, šai klasītei viss ir priekšā. Pirmās sacensības vienam otram un dažam otrās un dažam jau otrā sezona. Un kā rezultātu to? Mazais uzņēmīgais rīdzinieks. 6-gadīgo grupā Edgars Emīls Libērts. Otrajā pasijā ir Kalniņš Roberts no Piezvēniem. Un trešajā ir... Libērts Edgars Emīls ir pirmais. Otrais ir Kalniņš Roberts Piezvēniem. Cienījamie skatītāji, izturēsim līdz galam. Fināla brauciens pašiem mazākajiem. Edgars Emīls Libērts. Un kādu gabalu jau viņš ir starta taisnē priekšā pārējiem. Un tas bija viss. No šim puikam cietajā diskā ir ierakstīts, ka starts izšķir visu. Tātad rīdzinieks Edgars Emīls Libērts pirmais. Otrā pozicijā ir Kukainis Kaspars Ventspils. Libērts Emīls izcīna pirmo vietu, otro Kalniņš Roberts. Un uz goda pēdējā augstākā pakāpiena tiek aicināts Emīls Edgars Libērts, Rīgā! Otrajā vietā Roberts Kalniņš! Augstāk džekim iebeidz pirmā vietā roku. Marē, nu cita vieta. Trešajā vietā Kaspars Kukainis, Ventspils.
Nu apprecājās Ventspilī ir veselā plejāde paši vēlnākie, un viņi iesāk no paša pirmā pakāpiena. Uz augstākiem pakāpieniem, respektīvi, 11 gados ir grūti.